Labrīt, mīļie ciānieši! Ir 12. jūlija rīts. Un it kā es esmu ļoti tālu no jums, bet garā kopā ar jums šajā rītā. Šī rīta sprediķis, lai atskan no Smiltenes evaņģēliskās luteriskās baznīcas un aizskar jūsu sirdis līdz pašiem dziļumiem. Lai jūs svētī brīnišķīgais Dievs, Jēzus Kristus savā spēkā un svētais gars ar savām skaistajām, sildošām ugunīm. Es esmu mājās. Pēc 11 stundu lidojuma, pēc diezgan ilga ceļa līdz pašām mājām, es esmu atgriezusies. Pēc gada prombūtnes es atkal esmu mājās. Un man ienāca prātā kāda īpaša raksturvieta. Ar to šorīt arī dalīšos. Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa, sākot ar 11. pantu. Tad viņš stāstīja, kādam vīram bija 2 dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam: Tēvs, dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja: Cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja: Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: Atnesiet ātri vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par tavu vārdu, kas atved mūs atpakaļ mājās, kas aicina mūs atkal pie tava galda un pasludina mums piedošanu. Uzrunā mūs ar saviem vārdiem, lai ieklausamies tajos ar sirdi un ar dvēseli. Jēzus vārdā. Āmen. Es arī esmu jaunākais bērns saviem vecākiem, un es arī ik pa laikam atgriežos mājās. Es varbūt neesmu bijusi algādis nevienam citam, un es varbūt neesmu izšķiedusi visu savu mantu, ko vecāki man devuši līdzi, bet tomēr es vienmēr priecājos tālumā redzot atkal mājas. Mēs dzirdējām stāstu no Lūkas 15. nodaļas un nav vajadzības to atkal atkārtot. Bet sakiet lūdzu, kāpēc dēls atgriezās mājās? Ko viņš bija mājās pazaudējis? Viņš bija notriecis visu savu naudu.
Bet kāpēc gan viņš nevarēja ieiet tuvējā bankā, paņemt aizdevumu un dzīvot turpat svešās zemēs tālāk? Kāpēc gan nepalūgt draugiem? Tos taču viņš gan jau bija ieguvis svešajās zemēs dzīvodams. Dēls taču zināja, ka tēvam vairāk naudas nav, ka viņš ir visu savu mantu atdevis dēliem, un ka mājās viņš neko vairāk no tēva arī nedabūs. Un tomēr viņa ceļš neved nekur citur, kā uz mājām. Atbilde uz šiem jautājumiem droši vien ir tikai viena, jo viņš pat pāri tālām zemēm juta, ka viņa tēvs un arī māte, kas netika pieminēta šajā raksturvietā, jo sievietes parasti netika minētas, ka abi vecāki viņu joprojām mīl līdz sirds dziļumiem un gaida katru dienu atgriežamies. Jaunākais dēls apzinājās, ka nekur šai pasaulē nav tik labi kā mājās. Vai tā varētu būt? Mēs parasti atgriežamies mājās. Ja vien mūsu bērnību nav aizēnojusi traģiska un traumējoša pieredze par mājām, kas varbūt mūs tura pa gabalu no tām, tad mēs parasti atgriežamies mājās. Tā ir tāda dievišķa sajūta atgriezties savās mājās. Arī es pašlaik atrodos savās garīgajās mājās, savā baznīcā, kur aizsākās mans ticības ceļš, un no šejienes tas mani arī aizveda pie jums, mīļie ciānieši, tālu projām pār 39 jūrām. Jo mājas ir tā vieta, kur mēs saņemam beznosacījuma mīlestību, jeb Dievā iepazītu mīlestību. Lai vai kādus ceļus mēs būtu gājuši, lai kādas kļūdas dzīvē pieļāvuši un kādas muļķības sadarījuši, mājas mūs vienmēr gaida atpakaļ. Un mēs to zinām. Un tomēr mums katram ir jāaiziet no mājām. Mēs tur nevaram palikt, jo, kā latviešu tautas dziesma saka, neba maize pati nāca. Mums arī ir jāatstāj mājas, lai ietu pasaulē laimi meklēt un zeltu rakt, kā sprīdīts to darīja. Lai dotos kaut vai pāri aizsalušai jūrai, apvārsmi satikt, kā dullais Dauka to darīja. Vai to ziemeļmeitu lūkoties, vai tai stikla kalnā jāt. Mēs nevaram vienmēr palikt mājās. Un tomēr, kad pienāk tas laiks, kad mēs neko citu nevaram un varbūt arī negribam un nespējam, mēs atkal atgriežamies mājās. Lai uzlādētu savas baterijas, lai saņemtu to mīlestību, ko nekur citur mēs nevarējām saņemt. Lai atgrieztos vietā, kur mūs netiesā un nesoda, kur mūs nekritizē un nenopeļ, neizsmej un neaprunā, neapspriež, kas mums mugurā un kājās. Vietā, kur mēs esam savējie, pieņemtie, mīlētie un saprastie. Tās ir mājas. Nekur rīta kafija nešķiet tik garda un rupmaize tik sātīga kā mājās. Mēs atgriežamies mājās, uzņemt jaunus spēkus, saņemt lielās bučas un izjust sirsnīgos apkampienus. Vienalga, vai ar diplomiem, vai kredītiem kabatās. Mājās mēs atgūstam to mieru, ko pasaule nespēj dot. To mieru, kas pieder un saņemams tikai no Dieva. Ar slavu vai ar lielu izgāšanos, bet mājās mūs gaida kā uzvarētājus. Vienmēr. Vienmēr.
Ja jūs pajautātu mazam bērniņam, kas noberzis savu celi vai sasitis degunu, kur tu skrien? Pie daktera? Uz slimnīcu? Nē, mazais puika skrien uz mājām, pie mammas, lai viņa samīļo, pažēlo, noskalo un noņem sāpes. Ja jūs pajautātu jaunai meitenei, kas nezin, kā pagatavot sēņu mērci savam draugam, vai viņa dotos pie Mārtiņa Rītiņa pēc padoma? Nē, viņa zvanīs savai mammai uz savām mājām, jo tur viņa saņems vislabākos padomus. Un ziniet ko? Runājot par atgriešanos mājās, visizmisīgāk mums mājās gribas aizbraukt tieši tad, kad tur vairs neviena nav. Un kad tur vairs neviena nekad varbūt arī nebūs. Tad, kad ir par vēlu lūgt padomu, kad ir nokavēts būt apkamptiem un vairs nekad nevar ielikt vecākiem galvu klēpī, jo viņu varbūt vairs nav. Mājas vienmēr ir aktuālas un neaizvietojamas. Šodien ir mana dzimšanas diena, un šodien es esmu savās mājās. Un es pateicos Dievam, ka kaut arī mans mīļais tēvs ir saukts mūžībā, arī mans brālis ir saukts pa debesu taku, un varbūt mana māsa ir pasaules ceļos, lai rastu sev izdzīvošanas iespējas. Es pateicos Dievam, ka man ir joprojām mājas, no kurām es aizgāju pasaulē, un kurās es varu atgriezties, un kur mani mīļi sagaida mana mamma. Es zinu, ka arī jūs, mīļie, esiet dabūjuši atstāt savas mājas, lai patvertos no briesmām, gan no kara briesmām, gan izsūtīšanas briesmām. Un arī jūs ilgi sērojāt un skumāt pēc tām mājām, kas palika. Un arī tie mūsu mīļie tautas brāļi un māsas, kurus pret savu pašu gribu izveda uz ļauno Sibīriju, arī viņi zaudēja savas mājas un vairāk par visu vēlējās atgriezties tajās. Tāpēc māju nozīmi mēs saprotam visvairāk tad, kad mums kaut kas ir atņemts. Tieši tāpēc pazudušais dēls no Lūkas evaņģēlija lasījuma atgriezās nekur citur, kā mājās, būdams gatavs pat tēvam cūkas ganīt. Bet ko tēvs izdara? Tēvs uzrīko milzīgu ballīti. Tēvs nokauj treknāko, rūpīgi kopto un audzēto no visiem saviem lopiem un sasauc visus kaimiņus, lai taču nāk priecāties, jo viņš mīl savu dēlu tā kā traks. Un iespējams, ka daudzus gadus, katru dienu, tēvs un māte ir lūkojušies tālumā, vai tikai tur kaut kur jau pie apvāršņa nenāk viņu pazudušais, mīļais palaidņa dēls. Un tajā brīdī, kad dēls pārvalks mājās, noguris, iztrakojies, zaudējis visu, piedzīvojis pamatīgu vilšanos, kā nabaks, kā neveiksminieks, tēvam nav nekā dārgāka šajā pasaulē, un viņi jūtas vislaimīgākie ar savu ģimeni. Jo bērns ir atgriezies mājās pēc mīlestības, pēc spēka, pēc sapratnes un pēc piederības sajūtas. Cik interesanti, ka mūsu debesu tēvs rīkojas tieši tāpat. Kādreiz ar sāpēm sirdī, ar durošām sāpēm sirdī viņš skatās, kā mēs pa pasauli ejam un trakojam un skrienam un daram visiespējamākās muļķības. Viņš skatās tālumā, vai mēs neatgriezīsimies vienu dienu atpakaļ, vai mēs nepagriezīsimies un nesapratīsim, ka tur aiz muguras palika tās mājas, tā piederība, tas spēks un tā mīlestība. Dievs mūs vienmēr gaida mājās, kopā ar vecākiem, kopā ar vissātīgāko rudzu maizi un kopā ar vismīļākajiem apkampieniem.
Ir labi, mīļie ciānieši, būt mājās. Un es zinu, ka arī jūs esiet manas mājas un mana ģimene, un es drīz jau pie jums atkal atgriezīšos. Vēl tik 1 nedēļa 3x3 nometnē Priekuļos, 1 nedēļa Viļānos jau ir aizvadīta ar ārkārtīgi svētīgu darbu un ieguvumiem ar atziņām, un es atgriezīšos, lai pastāstītu jums, cik labi man gāja un cik daudz spēka un enerģijas Dievs man atkal atjaunoja manās mājās. Es zinu, ka jūs pašlaik esat savās mājās, un šorīt jūs esiet mūsu kopīgās Ciānas mājās. Un es zinu, ka nākošajā svētdienā jūs visi svinēsiet mūsu draudzes lielo jubileju. Savā garā un savā sirdī es būšu ar jums, jo Dievs mani ir mājās stiprinājis, lai viņš stiprina arī jūsu sirdis, lai viņš stiprina arī jūsu dvēseles. Līdz mēs tiekamies. Dieva žēlastība un mīlestība ir nepārspējama. Lai miers ar jums. Āmen.